Es domāju, ka tas parāda, cik ļoti cilvēks tic šai valstī, tic tam, ko dara valdība un ko mēģina virzīt šo valsti. Patriotisms vai nepatriotisms, es domāju, ka joprojām latvietim un cilvēkiem tomēr būtu jāsaprot, ka katrs mūsu darbs, katrs mūsu samaksātais nodoklis, sociālās apdrošināšanas iemaksas, nevis nodoklis vairs kopš 26. gada droši vien. Tas viss nonāk gan tiem cilvēkiem, kam ir kaut kādā brīdī situācija, ka viņš ir bezdarbā, jāpalīdz tiem cilvēkiem, mūsu veciem cilvēkiem, kas ir pensijas vecumā, lai mēs to visu varētu nodrošināt. Gribētu teikt, ka momentā 60 santīmi no katra nodokļa, kas iemaksātā lapa, aiziet tikai pensija, izglītība, veselība. Par nodokļiem mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka mums ir iespēja šis nodokļus samazināt. Un tad rodās tāds reāls sajūta. Tad palielina, tad ir slikti, bet tagad samazina, tad sākās pavisam kautiņšā. Tad tas ir kaut kas briesmīgs. Nē, mēs cenšamies samazināt nodokļus pēc iespējas atbildīgākā veidā. Varbūt es šodien gribētu, lai mēs jau sākām dalīt nodokļus, bet pats svarīgākais ir šo nodokļu radīšana. Ja jūsu jautājums ir tāds, vai jūs uzskatāt, ka viss valsts pārvaldē notiek efektīvi? Man atbild ir nē. Protams, ka nē. Ja jūsu jautājums būtu, vai viss notiek, vai līdzekļi tiek tērēti absolūti liederīgi? Man atbild ir nē. Vai mūsu mērķis ir efektivizēt un liederīgi tērēt līdzekļus? Man atbild ir jā. Tad atrodam veidu, kā to izdarīt, konkrēti priekšlikumu, konkrēti darbību. Jautājums ir tāds arī Saeimas deputātiem. Kāpēc tiek uzskatīts, ka šāda plakana nodokļu samazināšana ir labāka par tādu nodokļu samazināšanu, kas reāli dotu kaut kādu iegūmu konkrētu iedzīvotāju grupu maciņos, ja mēs redzam, ka patiesībā iedzīvotāju pirktspēja nav palielinājusies, ne tuvu nav palielinājusies. Un tāpēc, jebkurai nodokļu samazināšanas lietai būtu jābūt virzītāji, lai mēs šodien cilvēkam spētu samaksāt lielākus atalgojumus. Kafejnīciņas ir sakārtotas, bet tikai tur nav neviena cilvēka. Un es nedomāju, ka viņi nav tāpēc, ka viņi tur negribētu būt. Viņiem vienkārši nav naudas. Esam ieplānojuši to ierakstīt likumā, mēs 3 gadu laikā samazināšu šo iedzīvotāju nodokļu likmi līdz 20. Attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokli arī šeit mums Nacionālajai apvienībai atšķīrās viedoklis no sadarbības partneru skatījumu. Mūsuprāt, labāk bija atstāt šo likmi 25% nemainīgs, bet pacelt neatliekumu minimumu un arī būtiski pacelt atvieglojumus par apgādājumiem. Tad tā vietā, lai samazinātu PVN par 1%, samazināt, piemērot minimālo iespējamo, ko atļauj Eiropa, jo Eiropas likumdošanas apstājamies, ko viņi atļauj Eiropu darīt Latvijai un atradām, ka sekojušām grupām var piemērot minimālo iespējamo PVN likmi, tas ir 5%. Tas ir medikamentiem, tas ir mācību literatūrai, tas ir sabiedriskā transportam, iekšzemes, tas ir siltumenerģijai un arī elektrībai. Un tas būtu jau jūtams labums patērētājiem maciņiem arī. Mēs ļoti daudz esam auto vadītāji, un mēs ļoti labi zinām, kāda ir Latvijas ceļi. Viņi vienkārši ir apbaidoši un šausmīgi. Apmēram 2000 km Latvijas ceļi ir sabrukums stāvoklī. Ja es nemaldos, tad kaut kur 2004. vai kaut kā tā gadā Repše likvidēja autoceļu fondu, un rezultāts ir tāds, kāds no viņš ir. Mans jautājums ir tāds, kād beidzot tiks atjaunots autoceļu fonds? Fonda izlietojums nebija caurspīdīgs, un tas bija pamatjautājums, un praktiski visās Eiropas valstīs visi fondi ir likvidēti. Jo šī gadījumā labi, mēs tad no akcijas un no mašīnas nodokļiem mašīnām dosim, ceļiem. No kā tad mēs skolotājiem dosim? Nav kaut kāds skolotājs nodokļi. Bet no kā tad mēs dosim? Bet tad visu to naudu mēs nodokļu savāk to naudu. Tad vajag katrai nozarei savu katrai nozarei savu fondu. Mums ceļi Latvijā jau būtu tiešām sabrukuši, likvidējot ceļu fondu, ja mums nebūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļu.
Un tā ir tā nauda, kas izglāba situāciju, jo faktiski ceļa fonds bija vienīgais līdzekļu avots, kur pašvaldības varēja saņemt finansējumu ceļu būvniecībai. Jo aizņemties šādiem mērķiem arī pašvaldības nevarēja un arī pašlaik nevar.